Mēs bijām paredzējuši, ka atribūtu izveide nebūs tik grūts process, bet tā kā mums jau ir sava preču bāze, tad tas mums aizņem vēl vairāk tā darba, jo mums ir jau iepriekšējiem produktiem visam jāaiziet cauri un jāskatās, kas tur pietrūkst, kam ko vajag pilnveidot. Tad, kad klients pasūtīs, pieņemsim uz pakomātu, uz mājām, kaut kur tuvumā sev, tad mums jau šie atribūti, šie izmēri ir savadīti, un sistēma rādīs, teiksim, kurā izmēra kastē viņu var ievietot, un nav jāiet pa noliktavu, jāmēra kārtējo reizi un jādomā, kā tu kurā kastē viņu liks un kā tu viņu nosūtīs, jo arī piegādātājiem sistēma automātiski nolasīs visus izmērus un svarus. Tas atvieglos ne tikai mums darbu, bet tas atvieglo arī klientam, jo viņš uzreiz skaidri un gaiši redz, kādas ir izmaksas sūtīšanai. Mēs bijām pieraduši pie mūsu sistēmas, kā mūsu kategorija koks bija sastādīts. Un SEO komanda mums teica, ka tas, kā mūsu kategorija koks ir sastādīts, tā tie atslēgvārdi tā kā nestrādā, un kad B2C klientiem būs stipri grūtāk atrast mūs kā internetu veikalu, un arī būs stipri grūtāk iepirkties, jo Google meklētājs, laikam tā tas sanāk, viņš neatradīs pēc pareiziem atslēgvārdiem. Un līdz ar to mums nācās stipri pārveidot ne tikai jauno mājaslapas tā kā koku, bet arī vecās mājaslapas to kategoriju koku. Jā, par atslēgas vārdu analīzi viņu SEO komanda izstrādāja sārakstu, kur būtu tie galvenie atslēgas vārdi. Tas pats arī par atribūtiem. Viņi vairāk mums pateica, kur kas būs, kas mums ir jādara no savas puses. Bet otrā variantā, ja mēs izvēlētos nepilno tāmi, mēs tātad ietu pie viņiem un prasītu, šis derēs vai šis nederēs. Jā, mums bija no sākuma jāsaprot, kā mēs izvietosim preces, kādas būs tās kategorijas, ko mēs izmantosim. Līdz ar to SEO komanda mums atsūtīja tos atslēgas vārdus, un tad mums bija jāsakārto kategorija koks. Tieši kura kategorija zem kuras ies, kas būs, varbūt ne tieši kas katrā kategorijā tiek attēlots, bet lai tiktu izmantot maksimāli daudz atslēgas vārdi, un lai tas koks būtu arī pārredzams tajā pašā laikā. Mēs analizējām, cik līmeņos vajadzētu šo koku taisīt, jo ir, piemēram, preces, ko vajadzētu dalīt sīkāk, un tad arī saprast, kas būs kategorija, kas būs filtrs. Un tas bija diezgan komplicēts process. Šobrīd mēs redzam galveno ekrānu. Patinot uz leju ir dažādi bloki, kur ir klientu atsauksmes, populārākās preces. Tā diezgan pārskatāma, manuprāt. Man patīk, ka viss ir pārredzams, ka arī gan no telefona, gan no datora nav liekas informācija. Man nav liekas reklāmas, man nav vispār liekas informācijas, ir tikai tas, ko reāli man vajag. Bet tur, kur ir jautājumi un atbildes, šeit klientam ir iespējams pievienot arī attēlu vai failu. Līdz ar to, ja viņam ir kaut kāds tieši konkrēts jautājums, nav jāraksta e-pasta, arī to uzreiz var izdarīt mājaslapā.